Reiz jauns lielredis bija atšķīries no aitu pulka. Nabadziņš blēdams skraidīja aitas meklēdams. Te saskrējās krūtīs ar pašu vilku. Vilks uzkliedza: "Pieturi, man kas runājams, es tevi ēdīšu." "Tad labi," auns iesaucās, "es cauri dienu noskrējos nāvu meklēdams, nu lielām mokām reiz satiku. Tad nu nostājies ar lejā un applēt muti labi platu. Uzskriešu kalnā un dzīves likšos tev vēderā iekšā. Esmu dzirdējis, ka tad mana gaļa esot 10 kārt gardāka." Vilks tūliņ nostājās lejā un atplēta muti, cik jaudāja. Auns labi asacējies, deva ar ragiem tādu belzienu vilkam pa galvu, ka tas turpat uz vietas palika guļam. Auns smiedamies aizgāja. Vilks no belziena atžilbis, uzcēlās brīnīdamies. Skrien tavu skrējienu, uguns vien gar acīm nostiepās, bet nu īsti nemaz nezinu, vai viņš man izskrēja cauri vai aizskrēja garām, bet vēderā, kā liekas, nebūs palicis.